Manuprāt, jaunākā Eurostat prognoze attiecībā uz Baltijas valstīm un to iedzīvotāju skaita samazinājumu tiešām ir satraucoša. Eurostats ir prognozējis, ka tuvāko 30 gadu laikā, piemēram, Latvijas iedzīvotāju skaits samazināsies līdz pašreizējiem Igaunijas iedzīvotāju skaitam. Tikpat negatīva tendence ir Lietuvā, kur iedzīvotāju skaits pēc 30 gadiem sasniegs tagadējo Latvijas iedzīvotāju skaitu, bet simboliski, ka Igaunijas iedzīvotāju skaits kritīsies pavisam nedaudz. Igaunija realizē divas būtiskas reformas. Viena attiecās uz dzimstības jautājumiem. Tāda visāda veida mērķēti pabalsti un efektīvi instrumenti, lai panāktu to, ka cilvēki grib otro, trešo bērnu savā ģimenē. Otra reforma – Igaunija toreiz noreformē vispārējo izglītību. Rezultātā Igaunijai šobrīd ir vieni no labākajiem rādītājiem bērniem attiecībā uz tātad vispārējās izglītības sekmēm. Līdz ar to uz potenciālu ekonomikai nākotnē. Bet atpakaļ pie demogrāfijas. Tātad Igaunija ļoti mērķiecīgi šajā jautājumā koncentrējās, un rezultātā mēs jau šobrīd Igaunijā redzam rezultātu. Un pēc 30 gadiem tas rezultāts, ja to salīdzina pret Latviju un Lietuvu, vienkārši būs fantastisks. Tas kārtējo reizi nozīmē tikai vienu. Ja kāds politiķis saka, mums tam vēl ir laiks, pārdomāt, izdomāt un atgriezties pēc kāda laika, tad tas ir tiešām ļoti bīstami. Ir jādara šeit un tagad, jo rezultātā var sanākt tā, kā ir sanācis Vienotībai. Pastāvīgi atliekot lēmumus, pēc 15 gadiem situācija ir tik dramatiski slikta, lai šobrīd to apturētu, tiešām jau politiķiem ir jāspēj paveikt brīnumu.